apvienojošo pasakājumu vakaru Vidējās Paules kolektīvs Miķelis vadītājs Māris Bartiņš lūdzu aicinu šeit blakus skatuves. Vidējās Paules kolektīvs Vieši vadītāja Santa Gīle. Vidējās Paules kolektīvs Jūvis vadītājs Ulvis Rīdzna. Deju kolektīvs Vīta vadītāja Inese Voiska. Deju kolektīvs Dārta vadītājs Lauris Siliņš. Vidējās Paules deju kolektīvs Gairrade vadītāja Kunte Irne. Vidējās Paules deju kolektīvs Zirnu Šenči vadītājs Eģis Arums. Deju ansamblis Gairrade vadītāja Ineta Pēpes Šrone-Lastāne. Vidējās Paules deju kolektīvs Rasti vadītājs Edgars Tabors. Un, protams, mūsu deju kolektīvs Zeperi vadītāja Liene Frīberga. Vadītāji Inesei Okonovai. Paldies mūsu citākajai konkursa vadītājiem un Rīgapis Novada domas priekšsēdētājiem Aināram Šteinam. Jā, bet nekas jau nav sācies un nekas jau nav beidzies. Jūs jau zināt, ka Zeperi vienmēr, kur viņi iet tagad? Uz Lustūzi bučoties, tā kā viss turpinās. Un mīļie, turpinām mūsu vakaru šodien, un pa vidām būs vēl apsveikumi, bet tad būs tā lielā bučošanās tūre. Ainārs mums nosauca pirmos, un mums ar Zeperiem ir tāda sena draudzība, mēs arī sākam pirmie. Un mēs jums dāvinām vienu puķi. Zināt, ka Priekuļi ir tāda vieta, no kurienes daudz kas izaug, un mēs ceram, ka pēc 15 gadiem būs vismaz maisa kartupeļu tur apakšā. Paldies, paldies! Priekuļu Rīgatē var kartupeļus, paldies! Līgas iedzīvotāji. Es vispirms gribētu apsveikt jūs. Jūs dzīvojat vienā no Latvijas skaistākajiem novadiem. Jums ir paveicies ar saimnieku, kas ir saklops novada, kas var novadīt koncertu. Savus ciemiņus pacienāt ar albu un sagādāt viņiem zīmes krājumus. Jums ir ļoti paveicies ar kultūras lēmu. Daudzās vietās Latvijā ir tik skaists lielisks kultūras lēms, kas regulāri organizē Lustūzi un aicināja arī mūsu ciemos. Mums ir ļoti patīk. Jums ir paveicies ar Zeperīšiem. Viens no labākajiem kolektīviem Latvijā. Mīļie Zeperīši, jūs šodien tiešām līgojāt. Es nezinu, ar ko Ainārs jums baro, ka tādi puiši izauguši 15 gados. Meitenes tā staro. Jūs tiešām bijāt meitenes fantastisks, jūs tiešām šodien izbaudījāt. Jūs tik nobrieduši, ka 15 gados jau varat svinēt kāzas. Ko var novēlēt vienam no Latvijas labākajiem kolektīviem? Uzstādiet turpmākos 15 gadus vēl vairāk, visaugstākos mērķus un sasniedzat viņus. Lai jums izdodas! Paldies!
15-gadīgs pusauģu vecumā, ja? Un tad mums galvenā ir brīdis bērnu šampānis. Jūs jau nevariet. Uz pilngadību tad mēs atradīsim kaut ko tādu labāku, ja? Lai veicās jums! Paldies, Zeper, par šo brīnišķīgo satikšanos dejā šeit, šovakar jūsu svētkos. Tiešām, man liekas, ir kurš kolektīvs, kurš nāca virs uz skatu, vienkārši brīnišķīgi. Burvišķīgi un brīnišķīgi. Zeper, jūs, es sen nebiju redzējis, bet man prieks bija sakali ieraudzīt. Bez gala daļas, maidīgus un dejā mīlošus. Es ceru, ka mēs vēl būsim kopā, vēl redzēsim daudzies skaistos koncertos. Lai deja jūs sirdī mūžam, un viņa ir būsami mūžam, jo neviens neiet dejot, ja nemīl sirsniņā to, ko viņš dara. Lai jums līksms šis vakars un turpmākā sezona, un tiekamies lielajos brīnišķīgajos simtgadus svētkos, vai ne? Mēs teiktoties vienai, un Zepers iepazina tad, kad Iveta bija viņa vadītāja. Pēc ietas arī tik grūti teikt ar tādu. Tā kā jūs ir kūka, tad arī svētkos neiztikt bez kaut kā atspirdzinoša. Dāvana ar pārsteigumu. Lūdzu puišus uz saņemšanu. Bet nu ir pienācis beidzot tas laiks, kad mēs jums atzīsimies, kāpēc mums tik ļoti patīk, ka jums braukt. Jā, tas ir tāpēc, ka mēs jūtamies šeit ļoti gaidīti pirmkārt. Otrkārt, tik pilna skatītāju zāli, reti kur, bet Līgatnē tas ir. Un Līgatnē ir tā vieta, kur mums karstpīļu ļauj dzert no lielajiem kapliem. Un tik cik gribās. Jā, un viņi ir baigi iemēlēši. Jo viņi pirms šīs satancošanas tā veiksmīgi prot no tām alām izraidīt ārā tos vēlnēnus, lai mēs, dancotāji, varam tā ļoti romantiski saksofonu skaņu pavadījumā bučoties. Tas arī nav nevienā citā vietā, tas ir tikai Līgatnē. Tāpēc uz jūs katru nodancoto gadiņu pa putojošam dzērienam putojiet līdzi, dzirkstīt līdz šampānietim. Paldies! Man jāsaka, laikam tieši, vēl. Paldies! Deja kolektīvs Grieži šeit ir pirmo reizi, ļoti ceram, ka ne pēdējo reizi. Un atklāt sakot, mēs ar Zeperiem iepazināmies, droši vien tā var teikt, iepazināmies vismaz ar vienu Zeperiem ļoti kārtīgi Jelgavā, vasarā, kad bija vidējās paudzes dejotāju svētki. Mums gadījās tā ķibele, ka viena meitene, kā jau tas māc gadīties, ir mājās ar temperatūru 40+, un tās meitenes nav, un vietā, ko ielikt nav, jo puisis meitenes vietu diez vai dejos. Un ko es saņemu no Lienas, viņa apnāk pie manis, iedod dāmu, ļoti labi sagatavot dāmu, kura 1-2 ielats dejā un izpildīt mums visu koncertu laiku. Es gribu teikt lielu paldies par to, un arī lielu paldies par šo vakaru, saglabājot cilvēcību. Paldies jums! Labvakar, kolēģi, labvakar, jubilāri. Jūs jau drusku, kas mēs esam, bet pārējiem mēs varam pateikt, ka mēs esam bišķi vecāki un esam Līgatnes jaunības koris. Mēs esam atnākusi ielē apsveitības kurās
Jo mēs līgatnē dziedam, un viņi dejo. Un tā mēs veidojam šo skaisto pasākumu. Mēs ar vārdu Zepeli atrasinājām vārdus aizrautīgi, nevēdīgi, atsperīgi, eleganti, draudzīgi, izturīgi. Un tad palieciet tādi arī turpmāk, sveicam jūs 15 gadu jubilejā Līgatnes skolas. Labvakar, skatītāji! Man sauc Ceļš, mēs šodien pārstāv Dziedus Enčus. Jāatzīst, jūs esat viena no labākajiem skatītājiem. Jūs uz sveicēju daļu ne tikai neiet projām kāds citu, bet jūs pat stāvat kādās. Aplausties! Tagad pie jubilāra. Viena. Mēs esam pazīstami, man liekas, tieši 15 gadus. Tas ir tas vecums, ko īsti nesvinām. Devai šodien svinam skaistu koncertu. 15 gadu. 30 svinēsim. Jā, bet no Senčiem mēs sakām lielu paldies ievērtēju par to, ka vienīgi to vadīt un ka vienmēr ir republikā kolektīvs provincē, kas uzliek Latviju. Vidējās politiskas kolektīvi ievērti, tu esi zvērs. Labā nozīme. Daudz laimes tev šodien. Un vienai pilns daudz vitamīnu. Labvakar, vēlreiz deju kolektīvu raksti no otras vārdā. Ļaujiet man jūs sirsnīgi sveikt jūsu jubilejā. Mēs esam šeit pirmo reizi. Paldies, ka jūs mums uzaicinājāt. Mums ļoti patīk. Mēs vēl Almas neesam redzējuši, vīnu neesam baudījuši, bet mēs jau pa ceļam redzējām, cik te ir skaisti. Un jums ir šāds tik ļoti skaists dabas parks. Jūs tik fantastiski dejojat. Jums ir kolosāls kultūras nams. Tik fantastisks mērķis, jums ir visi apstākļi, lai ne tikai nākamos 15, bet nākamos 50 un vēl vairāk. To arī jums no sirds novēlam un aicinām ciemos pie mums nākamu nedēļu. Tāpēc ir tapis šis speciālais zeperiem, kura sastāvā ir piesātināta ugunīga garša, šķips nasu izjūtu, spirdzinošs aromāts ar miera un labsajūtas pēcefektu. Īpaši ieteicams nervu atslodzei pēcskatas brīžos, var lietot kopā ar uzturu, īslaicīgi var pavaināt uztveres asumu un reakciju. Koordinācija telpā, izraisot neviltot smaidu savā un apkārtējās sejās. Labvakar! Mēs esam te ansamblis Dēra, un tā kā priekšā ir superīga ballīte, un mēs gribam sēdēt tuvāk jubilāram. Man ir pāris iemesli, kāpēc tā vajadzētu būt. Iveta ir mūsu vadītāja, Dēretes vadītāja. Ļoti svarīgs iemesls. Otrs. Liene ir Dēretes dejotāja. Un trešais, mēs šeit neesam pirmo gadu, un mēs vēl brauksim daudz un dikti. Daudz laimes dzimšanas dienā. Un runājam par dāvanu. Svētkiem visi sagatavots. Bet mēs esam parūpējušies par lietu, kas nodarīs pēc svētkiem. Lai jums izdodās. Mikrofons nedaļos nonācis pie manis, kā jau mani pieteica, esmu klusa, maz runāju. Dažreiz uzpaļauju uz kādu klusām. Bet, jā, ko gan es varu pateikt? Es varu pateikt milzīgi paldies Ivetai, un es tiešām esmu jauna vadītāja ar tikai to dzīves pieredzi, kas man ir. Un es varu pateikt paldies Ivetai par to, ka
un arī dzīvē, ka viņa ir manu ceļu krustojusi, un es no viņas varu mācīties tiešām ļoti daudz. Ne tikai no zeperiem, ne tikai no ikdienas daļvedē, kā dejotāji pie Ivetas, bet arī dažādās citās dzīves situācijās, un arī vēl šodien es skatos un mācos to viņas gudrību. Man liekas, ka ir šis teiciens pastāvēs tas, kas pārvērtīsies, un es novēlu zeperiem nemitīgu mācīšanos, attīstību un neapstāšanos vienā savā vietā, spraust mūsu jaunos mērķus, jaunās lapiņas un būt tādiem, kādi mēs esam. Ja? Paldies jums skatītāji! Jā, es skatos arī tev pateicu, bet es domāju, noteikti šovakar gribu teikt Iveta. Viņa jau vienreiz teica, bet... Vispirms paldies dejotāji, ka jūs šovakar atbraucāt, ka jūs esat kopā ar zeperiem. Paldies, zeperi, ka nekas nav mainījies. Neviens nekur nav pazudis, ir nācis tikai klāt. Paldies, Liene, ka tu dod arvien jaunu un jaunu. Paldies, skatītāji, kad zāle joprojām ir pilna un koncertā joprojām skan skaļu aplausi. Paldies! Paldies visiem dejotājiem! Svētki turpināt!